No sirds saucam mēs lūdzam, nāc Kungs, Jēzu nāc. Nāc Kungs, Jēzu nāc. Nāc Kungs, Jēzu nāc. Nāc Kungs, Jēzu nāc. Visi, kam slāpē, katrs, kas vājš, pie avota nāciet, kur dzīvības straumēs būs, lai bēnas un sāpēs tiek aizskalotas viņa žēlastībā. No sirds saucam mēs lūdzam, nāc Kungs, Jēzu nāc. 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 Nāc Svētais Gars. Nāc Svētais Gars. Mēs lūdzam. Nāc Svētais Gars. Nāc Svētais Gars. Mēs lūdzam. Nāc Svētais Gars. Vēlos dzīvi savu, Kungs, pie kājām Tev likt, mīlestības upuri, Tev, Kungs, upuri. Ņem, Kungs, visu mani Tu, bez atlikuma, pieņem sirdi salauztu, pieņem mani, Kungs. Jēzu, ko varu dot, draugam vislabākam, kungam mīlošam, glābēj, ko varu teikt, dziesmā izdziedam slavu pilnīgāku, lai es atrastu Tev, vārdos izteicams nav, sirds man lūg, savu pateicību es Tev iznesu. Katru dienu Tev atdodu, mani mīlot, lai Tu krustā nomiri manu grēku smagumu. Tu izdzēsi, debes vārtus atvēri, godā aicini. Jēzu, ko varu dot, draugam vislabākam, kungam mīlošam,
pašam, glābēji, ko varu teikt. Dziesmā izdziedā slavu pilnīgāku, lai es atnesu tev. Vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt. Savu pateicību es tev atnesu. Slāva Tev, Jēzus, slāva, 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 slāva. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, mums ir pateicības pilnas sirds par to, ko Tu esi darījis un dari, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, ka mēs pazīstam tik mīlošu Tēvu. Un varbūt mēs neesam saņēmuši šajā dzīvē tik daudz mīlestības, bet Tu esi, Dievs, atnācis un mīlējis un parādījis šo mīlestību uz mūsu sirdīm, Dievs. Tu esi mainījis mūsu domāšanu, Tu esi mainījis mūsu sirdis, Tu esi mainījis mūsu dzīves, Dievs, un mēs esam pateicīgi par to. Slāva un pateicība Tev, Jēzu. Halleluja. Slāva, 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 slāva. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, Jēzu. Jā, mēs labprātīgi saliekam ziedojumu un varat to darīt brīvprātīgi. Jā, un esat svētīti, katrs priecīgs devējs. Jā, jūs jau zināt, mums nav nekāds spiediens šeit, un kastīti ir aizmugurē un priekšā, un tā kā, lai Dievs svētī katru priecīgu devēju.
dodu. Tik tev vien dzīvoju, katrā sirdspūkstā nāc, katrā elpas vilcienā. Kungs mani iemājo, sirdī dvēseli kungs, es tev atdodu. Tik tev vien dzīvoju, katrā sirdspūkstā nāc, katrā elpas vilcienā. Kungs mani iemājo, sirdī dvēseli kungs, es tev atdodu. Vien dzīvoju, katrā sirdspūkstā nāc, katrā elpas vilcienā. Kungs mani iemājo. Svēts, svēts tas kungs tev vārds, un visa zeme svētuma pilna. Svēts, svēts tas kungs tev vārds, tava roka joprojām ar mums. Svēts, svēts tas kungs tev vārds, un visa zeme svētuma pilna. Svēts, svēts tas kungs tev vārds, tava roka joprojām ar mums. Svēts, tas kungs tev vārds. Svēts, svēts, tas kungs tev vārds. Viņš sasauc mūs kopā kā putnēnus putns, viņš pasargā mūs ziņā spēku mums dod. Tava valstība mūžos ap mums. Svēts, svēts, tas kungs tev vārds. Tu sasauc mūs kopā kā putnēnus putns, viņš pasargā mūs ziņā spēku mums dod. Tava valstība mūžīgi mūžos ar mums. Svēts, svēts, tas kungs tev vārds. Svēts, tas kungs tev vārds. Svēts, svēts, tas kungs tev vārds. Svēts, svēts, tas kungs tev vārds. Svēts, svēts, tas kungs tev vārds. Свят, свят, Господь Савов, и вся земля полна славы Господней. Свят, свят, Господь Савов, рука Твоя не сократилась сегодня. Свят, свят, Господь Савов, и вся земля полна славы Господней. Свят, свят, Господь Савов,
Visa zeme svētuma pilna, svēts, svēts tas kungs Sebaots, tava roka joprojām ar mums. Svēts, svēts, svēts tas kungs Sebaots, svēts, svēts, svēts tas kungs Sebaots, svēts, svēts, svēts tas kungs Sebaots, svēts, svēts, svēts tas kungs Sebaots. Amen. Amen. Viņš ir svēts. Amen. Mit 23. kaut kas bija, bet es aizmirsu, kas. Atcerēšos, pateikšu. 23. jā, kaut kas bija, bet es aizmirsu, kas. Kas? Vīru tikšanās 15. februārī, jā? Jā, vīru tikšanās. O, paldies. Redz, ir labi, ka cilvēki atcerās, un tāpēc pagājušreiz man bija lapiņa, šodien es paskatījos, nav lapiņas. Jā, nākamajā svētdienā mums arī sludinās Māris, jā, jo vienreiz viņš izkrita sakarā ar jūsu sniegu, kuru jūs nobijāties. Ticību vajag lielāku uz šito te lietu, un man liekas, kad mums kā kristiešiem savs. Man kā reiz patīk. Man patīk ziema, man patīk raļot, man patīk braukt, man patīk droši, protams, droši, viss, lai ir droši. Patīk arī bišķiņ sāniski, tā kā viss kārtībā. Tas bija mans laiks, un es biju ļoti skumji, ka es nebiju šeit. Jā, nu ko, tas tā kā nākam svētdien mēs neatliekam dievkalpojumus, jā, tas, ka kādi ir aizbraukuši, un šodien mums ir Ērika, kura aizvieto Ievu, jā, tā kā pa lielam. Un paldies Dievam, ka mums ir muziķi, jā, un es jūs aicinu skatīties bez kaut kādām kritiskām brillēm, jā, jo katrs mēs mācamies, katrs ejam uz priekšu, jā, un tā tālāk, jā, es atceros, jā, tad, kad es sāku sludināt, kad man iedeva pirmo reizi sludināt, daudziem nemaz nezinu, jā, ka man pat bija lapiņa, pat ko runāt, jā, bet tad, kad es atnācu runāt, tad man tie burti visi izplūda, un es vairs neko nesapratu, neko neredzēju, un man viss bija sauss, un kakls bija sauss, un mani vēlreiz uzaicināja pēc tam. Tas nozīmē, ka kaut kas bija pozitīvs tomēr, jā, jo ja cilvēki neaicināti, jā, bet vienkārši, viņi bija tādā šokā, ka tik ātri beidzās. Un kāds mācītājs man teica, tu nesatraucies, Andri, ka tu ātrāk beidz dievkalpojumu. Cilvēki, viņi to neievēros. Tad, kad tu ievilks to dievkalpojumu, tad viņi ievēros, jā. Tā kā viss ir kārtībā, jā. Un, jā, visādi humori ir bijuši pa dzīvi arī, tad, kad tu kaut ko dari pirmo reizi, jā.
tad, kad mēs sēžamies pirmo reizi pie stūres vai kaut ko, jā, mums arī visādi satraukums un visādi. Un atnākam pirmo reizi uz darbu, jā, kaut kādu darbu, arī mums ir satraukums. Tā kā tas ir viss normāli. Tā ir tāda mūsu tā reakcija uz mūsu tādu dzīves situāciju. Jā, tā kā ir ok. Visiem kaut kad ir kaut kas, un mēs mācamies, un mēs esam pateicīgi. Galvenais, ka mums ir jābūt pateicīgiem par katru, kas nāk un kalpo. Jo, ziniet, es te vienu dienu teicu, interesanti, nu tā, ka, piemēram, draudzes locekļi, viņi var nenākt uz dievkalpojumu. Nu, viņi var atnākt, var neatnākt. Par viņiem, nu, tā kā neviens daudz, nu, tā kā jūs neieradīsieties, nu, ir normāli. Bet es tā domāju, iedomājies, ka mācītājs neierodās. Jā, tu uzreiz, tev nedrīkst, tev ir jābūt vietā, jā. Tu nedrīkst neierasties. Un principā tā arī ir, es pat domās neielaižu, iedomājieties, pat domās neielaižu, es tik jau esmu ietrenēts, ka es pat domās neielaižu, ka es svētdien varētu neatnākt uz dievkalpojumu, it sevišķi, ja man jārunā būtu, tas būtu vispār, nu tas būtu, oh my gosh. Tā kā, jā, godīgi sakot, pēdējos, nezinu, gadus, nu daudz gadus pēdējos, es nekad neesmu no rīta piecēlēs un vai vakarā jau pieņēmis lēmumu, šodien vai rītā es neiešu uz dievkalpojumu. Jo man ir vienmēr gribējies būt Dieva namā. Ne jau tāpēc, ka es esmu mācītājs, bet tāpēc, ka man ir vienmēr gribējies satikt cilvēks, man ir vienmēr gribējies slavēt, jā, kur ir slavēšana, kaut kā mēs varam slavēt mājās, bet tas nav tas, jā, kad mēs sanākam kopā, mēs slavējam, tas ir forši, ka mēs padalāmies viens ar otru, ka mēs apskaujam viens otru, jā, dažiem nepatīk, viņi tādi bišķiņi cietāk tajā apskaušanā, ir ok, ja tādi cilvēki ir, respektējiet viņus, jā, nevienmēr vajag brukt virsū visiem, bet ir tādi cilvēki, kuriem ļoti nepieciešams ir apskaut viņus, jā. Piemēram, nu, jā, ir tādi, esmu redzējis tādus tipu cilvēkus, jā, kuriem, nu, vispār viņiem neaiztiec viņu, vienkārši neskaries viņam klāt, jā, bet viņam nekas nav pret tevi, viņam viss ir kārtībā, bet vienkārši neskaries man, jā, un ja jūs tā kā kaut kāda, jums ir bijis tāda reize, kad jūs jūtat, ka viņš tā jūtās ļoti nērti, ir ok, nākamreiz vienkārši pastiepjat roku un svētiet viņu un mīlat viņu tāpat, kā jūs mīlējāt pirms tam vai savā, jā, nu, tāpēc, ka katram cilvēkam, jā, tas ir, mēs nezinām, caur ko cilvēku gājuši cauri, kāpēc viņš tā jūtās, jā. Daudzi mēs esam ļoti, ļoti traumēti, jā, mēs esam nākuši no padomi laikiem, mēs esam traumēti, mēs esam maz saņēmuši mīlestību, jā, tāpēc, nu, mēs nesaprotam, ko tas nozīmē, ko tu bāzies man virsū, jā, kas tas tāds ir, jā, mums vienmēr ir bijis tā, ka mēs esam gribējuši pierādīt ar darbiem, jā, es vienmēr dzīvē, kad es biju tāds, mazāks puika, es vienmēr gribēju pierādīt sevi ar darbiem, ja, nu, teiksim, izmazgāt istabu, jeb tas ir wow, ja, ka tu atnāc mājās un bērns ir izmazgājis istabu, ja, jeb iznesis miskasti, ja, nu, tas tā kā, ja, tā mēs mācījāmies to mīlestību, un tad atnāca mamma, nu, viņa jau tur tā varbūt, nu, nezinu kā kur, protams, ne jau visas, kādu samīļoja, bet kādam vienkārši papurināja galviņu un pateica, nu, tu esi foršs puika, ja, kādreiz vispār neko nepateica, nu, tā kā, ok, tas tavs pienākums varbūt, ja, nest miskastu vai kaut ko, bet, ziniet, šajā gadā es esmu pieņēmis tādu lēmumu, mainīt mazliet savu domāšanu un domāt pozitīvāk. Jo, ja mēs nedomājam pozitīvāk, tas mūsu nākotni, ja to mūsu mērķus, kur mēs ejam, tas mūs ļoti var ietekmēt. Jūs piekrītat? Ja, kad mūsu domāšana ir pavisam tāda negatīva, ka mums viss ir melns apkārt. Un es zinu tādus, un es sastopu tādus cilvēkus, kuriem viss ir galīgi slikti. Viņam nekas nav labi, lai ko tu viņam uzprasītu, viņam ir slikti, viņš ieraudzīs visur slikti. Ja? Un parasti, kad tu atrodies tādā sabiedrībā, un es vienmēr esmu teicis, skatieties, kādā sabiedrībā jūs esat, ar ko jūs kopā draudzēties, kas ir jūsu padomdevēji. Ja? Tas ir ļoti svarīgi dzīvē, jo ja tavs padomdevējs visu laiku runā par negatīvām lietām, visdrīzāk pēc
pēc tādas statistikas, ja 21 dienu tu pavadīsi ar viņu kopā, visdrīzāk tu būsi tāds pats, un tu pēc tam nesīsi to negatīvismu tālāk. Tu nesīsi to savā ģimenē, tu nesīsi to savā draudzē, tu nesīsi to savā darbā un vēl citās vietās. Un tāpēc es esmu pieņēmis lēmumu, es arī bieži vien pavelkos uz to, kad kāds kaut ko negatīvi izsakās, un it sevišķi, kad ir vairāk cilvēki, ja, un viens paņem to virsroku, un tad tā kā pavelk visus pārējos. Ja. Ir tādi līderi, kuriem tāds svaidījums ir tāds negatīvs svaidījums, kurš pavelk visus līdzi. Ja. Un tas nav labi. Ja. Protams, mēs dzīvojam šeit pasaulē, mēs elpojam, mēs visu redzam, mēs zinām, kas notiek pasaulē, mēs redzam, kas notiek apkārt. Ja. Bet ja mūsu prāts nav piepildīts ar Dieva garu, tad, ja par Dieva domām, tad visdrīzāk mēs pēc gada būsim vēl negatīvāki. Jo pasaulē nekas labs nenotiks. Man ir jums ļoti labas ziņas. Pasaulē nekas ļoti labs nenotiks. Bet garīgajā sfērā notiks ļoti daudz labas lietas. Un ja tu būsi šajā garīgajā sfērā, un ja tu pildīsies ar šo garīgās sfēras, to vilks šo gaisu iekšā, tad tu redzēsi pavisam citu to atmosfēru un to pasauli. Un, protams, ir ļoti jāfiltrē, ko mēs skatāmies un ko mēs dzirdam. Jo tāpēc, kad daudz lietas ienāk caur mūsu acīm un caur mūsu ausīm. Ja? To, ko mēs dzirdam, ja? Mēs bieži vien dzirdam, un tas atnāk līdz mūsu sirdī. Un, ja mēs nespējam ielikt šeit filtru iekšā, tad visdrīzāk tad mēs tā kā paliekam negatīvi. Un tad tad man daudz ko negribās. Ja? Man daudz ko negribās darīt vairāk, man negribās būt tādam pozitīvam, man negribās, un tas visbiežāk noved pie depresijas cilvēkus. Ja? Negatīvisms noved cilvēku pie depresijas. Viņš paliek īgans, un tad viņam viss ir melns, un viņš neko vairs dzīvē negrib. Bet, ja mēs sākam skatīties pozitīvi, un mans labs piemērs manā dzīvē ir mana sieva, kad es kaut ko negatīvu runāju vai kaut ko domāju, viņa teica, kāpēc tu tādā vienā virzienā tikai skaties? Kāpēc tu nemāki paskatīties, tā kā es pateikšu saviem vārdiem, to kapeikas otru pusi? Kāpēc tu nevari pagriezt un paskatīties to no citas puses? Ja? Piemēram, es, kad biju, arī mana meita īstenībā arī tādu baigo soli iztaisīja. Mēs bijām Marokā, un es mazliet pazaudēju naudu. Tā kā ne jau spēļu automātos, bet es biju ielīdz aizmugurējā kabatā, ja? Un ar kamielu jājot, viņš man izskatījās ārā, kur viņš kamiels norīja man naudu. Summa nebija liela, priekš mums tas liekas, ok, bet priekš marokiešiem tas, kas viņu atrada, viņi tā bija, tas varbūt bija daudz, ja. Un es tā, pazaudēju, un es domāju, un sāk tādu, un Beatrice, iedomājies, viņa pienāca man klāt, viņa teica, tēt, ko tu te tagad sašļuka apmēram, ko tu, beidz, viņa saka, normāli, varbūt kādam vajadzēja, varbūt Dievs speciāli, ja, kādam vienkārši vajadzēja ēst, tu te zini, ar ēzeļiem un visādiem kamieļiem, cilvēks skatās uz tajām, tu kā tāds ķēniņš, zinā, viņam ēst nav ko, ja? Un man pilnīgi vienkārši uzreiz, točna. Un kad es pieņēmu to lēmumu, kad, es esmu bijis kādam par svētību, un es to atstāju, un man pilnīgi vienkārši izmainījās mans sirds stāvoklis, un es aizmirsu par to. Un es aizgāju vienkārši un izmainīju vēl naudu. Vienkārši izmainīju, un visu, un dzīvojām tālāk, ēdām tāpatās, visu darījām, un es neesmu palicis nabagāks, no tā, neesmu palicis, bet kādam varbūt tā bija vajadzība. Un dažreiz mēs no tādām lietām, mums tā liekas, kāpēc ar manīm tas notiek? Mēs nezinām, kāpēc ar manīm tas notiek. Mums vajag to pagriezt kādreiz, tādā citā plaknē. Kāpēc es pazaudēju darbu? Piemēram, ne jau es pazaudēju, bet vispār cilvēki prasa, kāpēc es pazaudēju darbu? Kāpēc man nav darba, Tu nezini, kāpēc tu pazaudēji darbu. Varbūt Dievs tev kaut ko labāk ir sagatavojis, Mēs uzreiz, ko mēs darām? Mēs uzreiz zūdamies. Mēs uzreiz, negribu, man atkal, Dievs, kur tu paliki, man tagad atkal bez naudas. Paga, nevajag.
Un es jums izstāstīšu, es nezinu, vai es to varēju stāstīt, bet man ir reāli sirdī to izstāstīt. Bet es negribu to stāstīt kā lielību. Cerams, kad mans meitas tur ir izslēguši to aparātu tur. Ieva, ja tu skaties, tad nerādi viņai. Mana meita, jūs zināt, ka mana meita Emīlija, viņa kopā ar Ievu aizbrauc uz Ameriku. Ja, viņas aizbrauc tur, no sākuma viņas kāds dienas ir pie radiniekiem, un tad viņi no šodienas viņiem būs konference. Un tad viņi praktiski visu laiku būs atradīsies tajā konferencē. Un man ir viena vēl vecāka meita, kur dzīvo Londonā. Un viņai ir pielūdzējs. Puisis, ļoti kārtīgs puisis, ticīgs puisis, un viss ir kārtībā. Bet viņai ir tāds uzstādījums, ka tam puisim ir jāuzdāvina viņai tāds kārtīgs gredzens. Viņa ir ķēniņa meita, viņa tā saka. It kā jā, es varētu piekrist un varētu arī teikt, jā, bet no otras puses, man liekas, tas ir tāda, mēs nezinām, kā tas puisis pelna to naudu, ko viņam tas maksās, lai viņš varētu to briljantu gredzenu nopirkt, jā. Un tā viņš arī viņai nevar viņu uzdāvināt, jā. Viņš nevar viņu tā kā bildināt, jā, jo tāpēc, kad viņa redz grib, ka viņš atlido ar helikopteri un uzdāvina viņai to briljantu gredzenu. Un mēs vienmēr viņu mācam, mēs vienmēr sakam, Kate, tak beidz, es saku, puisis, foršs puisis, nē, viņai labi. Ok, labi, mēs to atstājām. Sākām lūgt par viņu, lai viņai nāk bišķiņ mājās prātiņš un lai bišķiņ nozemējās, jo tas nav pats galvenais laulībā. Var tev būt briljanti gredzeni un viss kas, jā, un varbūt arī nelaimīga dzīve, jā. Un tagad ir otra meita, kura es nekad neesmu redzējis, ka viņa tur baigi gribētu kaut kādus briljantus. Vienmēr, ko es dzirdu no viņas, oi, tēt, es gribu kalpot, es gribu būt misionāri, es gribu braukt pa visu pasauli, sludināt Dievu vārdu un tā, jā. Un var redzēt, ka viņai ir tāds, viņa ir man tāds arī tipiņš, kur ras iegriezt kaut kādā viņa ir cits tips un citādāk iegriezt tā dzīve viņai. Es tagad liecinu, es nesludinu vienkārši, jā. Nāks Armands, viņš šo sludinās. Un tagad viņi man atsūta vakar bildi, kur Ievas radinieka sieva, ja, viņa ir amerikānieti, bet viņš ir latvietis, kas ir piedzimis Amerikā un praktiski tur arī visu savu mūžu nodzīvojis. Un viņa atsūta tādu bildi, kur viņai tā tante uzdāvināja krustiņu, zelta krustiņu ar dārgakmeņiem iekšā. Un es gribu pateikt, ka es neesmu par dārgakmeņiem, es neesmu par zeltu, jūs zinat, man tas vispār bet es tā uzreiz domāju, redz kā Dievs, ja? Ir divas meitas, viena grib nedabū, otra nekad nav gribējusi, bet Dievs viņai iedod. Un tāpēc tas, ko es gribu pateikt vienkārši, ka nedzenieties. Dievs zina, ko tev vajag, Dievs zina, kādas tavas vajadzības, nedzenieties, turpina turpt vienkārši taisni, pat ja jums ir jūsu dzīvē nonākat tādā situācijā, ka jums liekas, Dievs, tu vispār esi? Dievs, tu vispār dzirdi? Viņš dzird. Un katram ir tas savs laiks, kad Dievs atnāks pie tevs un svētīs tevi. Amen. Vienkārši kalpojiet viņam, esiet uzticīgi, nāciet draudzē, atrodiet sev vietu, mīliet cilvēkus, tur palīdziet virtuvē, palīdziet slavēšanā, tur novākt aparatūru, vienalga, tur vēl kādas lietas, ja jums ir sirdī. Varbūt jūs kaut ko esat nākat un kalpojiet. Un Dievs jūs svētīs. Un tāda ir manas otras meitas sirds. Es nekad neesmu redzējis, kad viņa paliek mājās gultā un neiet uz draudzi. Man viņai nav jāsaka, meitiņ, šodien ir svētdiena, celies augšā, tev uz draudzi jāiet. Viņi iet uz citu draudzi, viņi brauc uz gulu. Un viņi tur slavēšana arī, viņa ir slavētāja, un viņa arī tur tā kā kalpo. Es nekad neesmu redzējis. Viņi uz visām konferencēm brauc. Viņi brauc katru svētdienu uz dievkalpojumu. Protams, mana meita otra, viņa arī iet uz dievkalpojumiem, bet viņi nav tik dziļi iekšā tajā kalpošanā. Viņas sirds nav tik dziļi varbūt vēl iekšā tajā kas ir manā sirdī kā tēvam,
Un es redzu, ka tas pats ir sirdī manai meitai. Un jūs jau zināt, kad arī Emīlija, viņa 2 reizes jau bija Pakistānā, vienreiz bija 16 gados un vienreiz bija 18 gados. Tas ir tik fantastiski, redzēt, ka tavi bērni, bet ne jau par to, lai lielītu viņus, bet lai jūs ieraudzītu, ka mēs gribam, mēs tiecamies, mēs 2 darbos strādāsim, mēs bikses vilksim, mēs vispār visu savu dzīvi atdosim. Un beigās tu skaties, tu esi palicis nabagāks, bet tas, kas ir nācis kalpojis, jo Malahijas grāmatā pēdējā nodaļā ir rakstīts. Jūs redzēsiet, kāda ir atšķirības starp to, kas kalpo un kas nekalpo. Jūs redzēsiet, un es reāli to redzu. Es reāli redzu tos cilvēkus, kuri kalpo no visas savas sirds, kuri nāk un dara, Dievs viņus svētī. Jā, viņi nav miljonāri, bet viņi arī nav nabagi. Un viss viņiem pietiek. Amen? Brāl Armand, piedod. Es vienkārši pavilku tev laiku, lai tev nav 1,5 stundu jārunā. Nāc lūdzu un dalies ar Dievu vārdu. Paldies Dievam, esmu atkal Dievu namā, un viena no tiešām manām vēlēšanām ikdienā ir būt Dievu namā. Un es esmu cilvēks, kurš izaug draudzē, un 12 gadu vecumā es atdevu savu dzīvi Jēzum Kristum, un esmu laimīgs, jo es patiešām ieguvu patiesu dzīvi, es ieguvu dzīvi, kurā es iepazinu Jēzu. Un Jēzus manā dzīvē ir vienmēr bijis labākais draugs. Jo arī tad, kad man ir problēmas ar to angļu valodu šeit, bet Latvijā, kad es esmu, es eju pa ielām un es sludinu evaņģēliju. Un ja es pieeju pie jauniešiem, tad es vienmēr saku, kad pieņem Jēzu par savu dzīves kungu un glābēju. Un ja tu pieņemsi Jēzu par savu dzīves kungu glābēju, tu iegūsi labāko draugu. Jo viņš ir uzticams. Jēzus ir uzticams, un to es redzu savā dzīvē, ka viņš ir vienmēr bijis man uzticams. Un es domāju, ka tu šeit sēžot var pateikt, jā, Jēzus Kristus manā dzīvē ir bijis uzticams. Amen. Un es vienmēr arī par to liecināju, ka manis lielākās asaras ir tanī. Es nezinu, kā jums, es domāju, ka ļoti daudz šodien piekrist, kad atnāk Dievu klātbūtne, vienkārši mēs raudam. Vismaz man tā ir, es raudu. Un es sajūtu Dievu klātbūtni, es raudu. Un es raudu par ko? Es raudu par to, ka Dievs vienmēr ir bijis man klāt arī tad, kad es savā dzīvē esmu bijis nepaklausīgs. Un es šodien pateiktu to, ka jā, es esmu kristietis, jā, es esmu Dieva bērns, bet jaunībā man ir bijuši ļoti daudz dažādu kārdinājumu. Es domāju, ka mēs visi sastopamies ar kādiem kārdinājumiem mūsu dzīves gaitā, un Sātans mūs kārdina. Un viens no viņa vārdiem arī ir, viņš ir Sātans, viņš ir kārdinātājs, jā, un viņš ir melu tēvs, un viņš ir slepkava. Un viņš, protams, kārdinā un grib mūs ievest grēkā, un grib, lai mēs aizējam prom no Kristus, un arī es jaunībā, es varbūt iesākšu vienkārši savu liecību, es tad lūkšu, un jaunībā es atdevu savu dzīvi, man iesākās ticība, iesākās prieka vēstī draudzē, es gāju tur es arī nokristījos, bet prieka vēsts atradās Rīgā, es nevarēju izbraukt, es dzīvoju Ainažos, un es sāku iet Ainažu baptistu draudzē, un es arī esmu, var teikt, arī no baptistu draudzes, praktiski, un es tur gāju, bet man bija daudz dažādi draugi, un šie draugi mani aizveda pasaulē. Man bija viens ļoti tuvs draugs, protams, tādi tusiņi, alkohols un tā tālāk, un es aizgāju prom no Dievu, un tad atkal atgriezos, un tad atkal aizgāju. Man ir bijuši dzīvē tādi kalni un ielējas.
Bet paldies Dievam, es esmu ar Dievu, es esmu ar Jēzu, neskatoties to, ka esmu gājis pa kalniem un lejām, un esmu bijis augšā un lejā. Protams, arī tagad es sastopos ar daudz dažādiem kārdinājumiem, un es domāju, mēs katrs to varam pateikt, mēs sastopamies ar to, bet tas kungs dod spēku, un viņš dod spēku uzvarēt. Amen. Un es lūkšu Dievu, esmu pateicīgs Dievam, ka tiešām paldies Dievam, paldies mācītājiem Andrim, kad viņš deva tādu iespēju arī man dalīties, un, protams, vienmēr sirds ir pilna, un arī ir uztraukums, un kā mācītājs Andris teica, ka mute sausa, man jau pašā sēžot pie kameras, man mute palika sausa. Un, tāds uztraukums, un nav viegli runāt. Jā. Paldies Tev, debes Tēvs, par šo brīnišķīgo dienu. Lūksim Dievu, noliksim galvas, lūksim Dievu. Debes Tēvs, es pateicos Tev par šo brīnišķīgo dienu, es pateicos par šo svētdienu. Es pateicos, ka es varu būt Dievu namā, es pateicos, ka es varu būt starp Dievu bērniem. Es pateicos, kungs, ka es neesmu šī pasaulē, ka es neesmu grēkā, ka es neesmu tālu no Tevis, Dievs, bet kad es varu šodien būt tuvu un meklēt Tavu vaigu, meklēt Tavu tuvumu, sludināt Tavu vārdu, debes Tēvs. Un es pateicos, ka šeit ir sapulcējušies, kungs, Tavu bērni, kur Tu esi izredzējis no mātes miesām un kur Tu esi vedis gaismā. Un Bībelē teica, ka bez Dieva ziņas pat mats no galvas nenokrīt, tāpēc Tu esi tas, kas šodien mūs atvedi šeit, un Tu esi tas, kas uzrunāja mūsu sirdis, lai mēs būtu baznīcā, lai mēs būtu draudzē. Un es pateicos Tev, debes Tēvs, arī par to, ka mēs, latvieši šeit Anglijā, varam sapulcēties kopā, meklēt Dievu vaigu, meklēt Dievu tuvumu, meklēt Dievu klātbūtni, un ka Tu esi viss mūsu dzīvēs, kungs. Mēs nespējam elpot bez Tevis, mēs nespējam dzīvot bez Tevis. Tu mums esi tik ļoti, ļoti vajadzīgs, Jēzu, un Tu esi tas, kas dod patiesu brīvību. Mūsu sirds ir atvērts Tev, Jēzu. Tu esi tas, kas mūs iepriecina. Tu esi tas, kas mums dāvā jaunu dzīvi, Dievs. Un es pateicos Tev, kungs, Dievs, kad Tavs vārds nekad neatgriežās tukšā. Viņš izdara darbu pie mūsu sirdīm. Un es pateicos, Dievs, ka arī šodien Tavs brīnišķīgais vārds, viņš izdarīs darbu pie mūsu sirdīm. Es pateicos, ka Tavs vārds mainīs cilvēku sirdis, Jēzu. Ka mūsu dzīves nebūs kā iepriekš, Tēvs, ka mēs katru dienu mainamies, kungs, kad tiešām ir pārmaiņu laiks, kad ir pārmaiņu laiks, Dievs, lai mūsu dzīves patiesi izmainītos. Es pateicos, ka es varu sludināt Tavu vārdu, un ka arī mācītājs Andris teica, ka Tu radīsi atšķirību, kungs. Tas ir rakstīts Bībelē, Dievs, ka Tu radīsi starp atšķirību starp to, kas kalpo un starp to, kas nekalpo. Un es pateicos, Dievs, kad mūsu sirds deg priekš tā, lai mēs varētu Tev kalpot, lai mēs varētu sludināt Tavu vārdu, debes Tēvs. Tev pateicos, un es Tev ļoti lūdzu pieskaries, dziedini cilvēkus, atbrīvo. Es pateicos Tev, Jēzus, kad es redzēju uz ielām, kā Tu cilvēkus dziedini, kungs, debes Tēvs, un es Tev ļoti lūdzu dziedini arī šodien šeit, cilvēku sirdis, cilvēku dzīves, debes Tēvs, lai tiešām cilvēki atrod atbildes pie Dieva, Jēzus, lai cilvēki atrod atbildes Tavā tūmā, debes Tēvs. Es Tev to ļoti, ļoti lūdzu, Svētais Gars, jo Tu esi patiesā gaisma, kas apgaismo šodien ikvienu cilvēku. Paldies Tev, Jēzus. Es Tev no visas sirds pateicos un godinu un gavilēju par Taviem darbiem, par Taviem brīnumiem un par visu to, ko Tu dari manā dzīvē. Paldies Tev, Jēzus. Es Tev slavēju, es Tevi godinu un pateicos, kad Tu vienmēr esi mums blakus. Slava un pateicība Tev par to visu, kungs, ko Tu dāvā katram no mums, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Jā, šodien manas prediķa tēma ir ticība un pārliecība par neredzamo. Ticība, pārliecība par neredzamo. Es domāju, ka mēs esam mūsu sirdīs ir ticība, tāpēc mēs esam šeit, mēs ticam. Mēs ticam Dievam, mēs ticam Jēzum Kristum, kas
praktiski izmainīja mūsu dzīves. Un, ja mēs lasām evaņģēlijas, tad mēs redzam, ka ļoti daudz, ja es runā par to, ka tava ticība tev palīdzējusi. Jā, viņš uzrunāja cilvēkus, tos, kuri saņēma dziedināšanu, viņš teica, tava ticība tev ir palīdzējusi. Protams, es domāju par to, ka šie cilvēki sastapās ar pašu Dievu, viņi sastapās ar Jēzu, kurš var dot šo dāvanu, ticību tavā sirdī. Jo Bībelē teica, ka ticība ir Dieva dāvana, ka tā nav no mums. Tad es nevaru pateikt, mana ticība ir nāks no manis, tā nāks no Dieva. Dievs ir manā sirdī devis ticību, kad es varu viņam ticēt. Tad tā ir Dieva dāvana manā dzīvē. Un es domāju, ka ļoti daudz ir lasījuši, ja jūs lasat Bībeli, tad vēstuli Ebrejiem 11. nodaļu, kur ļoti spilgt runā par ticību. Un es gribu izlasīt tad Ebrejiem 11. nodaļu no 1. līdz 3. pantam. Tad vēstuli Ebrejiem 11. nodaļa no 1. panta līdz 3. pantam. Jo ticība ir stipra paļaušanās to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Jo tanī stāvēdam tēvi saņēmuši liecību, jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā un ka no neredzamā cēlies redzamais. Tad ticība ir pārliecība par neredzamām lietām. Un tie, kas ir stāvējuši ticībā, ir saņēmuši liecību. Arī tavā dzīvē ir tā, tu esi stāvējis ticībā par kaut ko, un tu esi saņēmis liecību. Es jau esmu par to dalījies, bet kad es lūdzu Dievu un daudz lūdzu Dievu, un es nespēju bez lūkšanām dzīvot. Tā ir daļa no manas dzīves. Nezinu, kā tavā dzīvē, vai to patīk lūgt Dievu, vai tu meklē atbildes pie Dievu. Tad, kad tev ir kādas grūtas situācijas tavā dzīvē, kur tu dodies? Vai tu dodies, es nezinu, tu zvani mammai, vai zvani savam tētim, vai zvani savam draugam, vai draudzenei, vai kādam kaimiņam, vai tad, kad tev ir grūti, kur tu dodies? Kas ir tavs atbalsts? Vai tu dodies pie sievas un stāsti vai sievai savas problēmas, sāpes? Mārtiņš varbūt iet pie savas sieviņas un stāsta savas problēmas. Nezinu, bet kur tu dodies tajā brīdī? Ja? Un es praktiski, protams, dalos arī ar savu sievu, jo es domāju, tā ir, jūs esat komanda un jūs ejat to dzīvi kopā, ejiet dzīvē cauri kopā. Tāpēc, bet, protams, mēs dodamies pie Dieva, un es vienkārši meklēju Dievu vaigu, tad, kad man ir grūti, tad, kad man ir smagi, un arī darbā, kad es strādāju, man liekas, kad reizēm es vienkārši strādāju, man liekas, ka cilvēki ir iestiguši skolas gados, jo tad, kad tu aizēji uz darbu, tad tur viens otru izsmēja, viens otru apsmēja, visādiem vārdiem, vismaz man darbietā tā ir, jā. Pastāvīgi ir izsmiešana, cilvēki viens otru izsmēja, un viss pēc kārtas, un man liekas, ka skolas gados bija tā, un nekas nemainās, jā. Bērndārs, grūti pateikt, jā, bet cilvēki tur ir iestiguši, viņi dzīvo, kaut kādā, es nezinu, kaut kur palikuši vienā līmenī, ja, nav pieauguši, un visu laiku ir jāizsmēj. Un, protams, pēc tam viņi skatās, vai tev tas ir sāpīgi, vai tev tas sāp, vai tev nesāp, ka tev, kaut ko pasaka sliktu, ja. Es nezinu, tev ir sāpīgi, ka tev kāds par tevi runā sliktu, vai tev tas ir sāpīgi. Es atceros, kādreiz mācītājs Mārcis teica, viņš teica, ka Darmans ir viens no tādiem, mācītājs Mārcis Jencīts, tur arī es pavadīju ļoti daudz laika šajā draudzē. Viņš teica, ka Darmans ir tāds cilvēks, kas nekad neapvainojās, bet arī viņam ir sirds, jā. Un varbūt es reizēm ir tā, ka es krāju, un tad kaut kādā brīdī varbūt sprākst ārā viss. Es nezinu, kā ar tevi, kad par tevi runā kaut ko sliktu, vai arī tu krāji, vai tu uzreiz atbildi kaut kā uz to visu, bet mēs dzīvojam šādā pasaulē,
kur mēs tiekam izsmieti, un arī tur ir, es domāju, vajadzīga ticība uz Dievu. Un tāpēc arī tajā brīdī es parasti lūdzu Dievu. Protams, ir psalmi, jā, es saku, tur, bezdievis tur roku bēdri, bet viņš pats tajā bēdrē iekritīs, jā, un Bībelē teica, bezdieviem Dievs izdauzīs zobus, un tādā garā, jā. Bībelē visādi panti ir, un es domāju, es vienkārši atstāju visu tiesu Dievu rokās. Vai tu arī savā dzīvē atstāji visu tiesu Dievu rokās? Bībelē teica, ka Jēzus viņš neatbildēja, ja? Viņš neatbildēja zaimes ar zaimiem, viņš nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Un es arī, tad, kad es strādāju, vai esmu šajā pasaulē, es atstāju visu Dievu rokās, kas spriež taisnu tiesu. Amen? Jo tā ir viegli dzīvot. Tu zini, ka Dievs tavs aizstāvis. Un Bībelē teica, viņš nekad tev neatstās un nekad tev nepametīs. Un arī tur ir pārliecība par neredzamām lietām, ka Dievs tev ir blakus, kad viņš ir sūtījis savus eņģeļus tev blakus, ka viņa roka ir pār tevi un kad viņš vienmēr tevi aizstāv. Amen? Ka viņš vienmēr tevi aizstāv. Tāpēc ticība viņa tiešām ir pārliecība, viņa ir paļāvības Dievu, kad tiešām ka Dievs palīdzēs. Kaut arī es uzreiz neredzu tūlītēju rezultātu. Ja? Es neredzu tūlītēju rezultātu. Un es domāju, kad ticību var arī salīdzināt ar vēju. Ja? Kad mēs redzam vēju, kas pūš, bet mēs neredzam šo vēja plūsmu. Ja? Mēs redzam vēju pūš. Arī ticība, viņi ir tā kā neredzami. Es neredzu, reizēm var saredzēt ticību, piemēram, kad cilvēks iznāk priekšā, viņš lūdz, un tu redz, kad notiek kāda brīnuma zīmes, un tu zini, šis cilvēks tic Dievam. Un Dievs palīdz, un viņam ir attiecības ar Dievu, bet vai es varu saredzēt tavu ticību šeit, skatoties tevi uz laimu, vai es redzu tavu ticību? Ja? Es domāju, ka vai es redzu Mārtiņam ticību, ja? Vai es redzu mācītāja Andrejā ticību. Es domāju, ka, ja mēs esam šeit, tā jau ir ticība. Tu tici Dievam, tu tici tam, ka Dievs var tev palīdzēt, ka viņš tev palīdzēs, ka viņš tev svētīs. Un bieži vien cilvēki saka, ka ticība, tā ir, ja tu runā pasaulē cilvēkiem, viņi teiks, tā ir vājuma pazīme, ka tu tici Dievam. Tu esi vājš. Jo bieži vien cilvēki, ja tu sastopies ar cilvēkiem, tad cilvēki, ko viņi saka? Es ar savām rokām, es ar savu izglītību to visu panācu, ja? Es mācījos, es skolojos, man ir biznes, ja? Vai tur es ceļoju, tāpēc, kad es to visu panācu, es to visu izcīnīju, ja? No savām rokām. Es domāju, mēs kristieši, es nezinu, tikai savām rokām, savu intelektu, savām zināšanām, visu to, ko cilvēki lepojās, ja? To, ko viņi ir panākuši savā dzīvē. Un viņi ar to lepojās, un viņi saka, mēs to visu izdarījām, mēs to paveicām. Es šodien varu pateikt, ka viss manā dzīvē nāca no Dieva. Es domāju, mēs katrs šodien, vairāk vai mazāk varam pateikt, ka viss ir nāca no Dieva. Jo manā dzīvē, vislielākie tie kritieni, kad esmu kritis, ja, ir tanī, kad esmu teicis, kad es varu, kad es spēju, kad es to varu. Es atceros vēl kaut kādu laiku atpakaļ, es Alojas draudzē, man bija 3 draudzītes, Salzgrīvā, Staicā un Alojā, tāds lauku draudzes. Un es atceros, es Alojā sludināju, un es teicu visiem tur draudzē, es Armands. Es Armands, esmu ļoti stiprs. Te visi krīt, ja, un tur draudzē bija tāds juku laiks, un visi tur aizgāja no Dieva, un es saku, es te varu pastāvēt, ja, esmu stiprs, esmu spēcīgs, es to visu varu. Un nepagāja ilgs laiks, kad es kritu un ļoti smagi kritu garīgi, ja, un tad es sapratu, Dievs man ir mācījis, un arī šodien un katru dienu es mācu sev, es atgādinu vienu, kad es nevaru bez Dieva. Un tad, kad man ienāk tāda kaut kā doma, ka Armand, tu to vari un ka tu to spēji, es saku, nē, es nespēju, es nevaru. Dievs, tu man esi vajadzīgs, tu esi man ļoti, ļoti vajadzīgs. Palīdz man, Dievs, es nespēju bez tevis, es nespēju pat uz darbu aizbraukt.
bez tevis. Es nespēju strādāt bez tevis, nespēju uz draudzi atbraukt bez tevis. Tu man esi ļoti, ļoti vajadzīgs. Tāpēc, jā, ticība viņa ir kā vēja plūsma, viņa ir neredzama un tomēr viņa mājo mūsos. Amen. Un es domāju, mēs kristieši jau saredzam viens otrā ticību pareizi. Mēs kaut kādā ziņā saredzam, vai tas cilvēks tic vai netic. Un viņa, es domāju, ka ticība tas ir garīgs pamats mūsu dzīvē. Pareizi. Tas ir garīgs pamats. Un bez tā nav iespējams patikt Dievam. Ja tev nav ticības, tu nevari patikt Dievam. Ja tev ir ticība, tu varbūt šodien šeit sēd, domā, kā es varu izpatikt Dievam ar ticību. Jo Ebrejiem 11. nodaļa 6. pantā ir rakstīts, ka bez ticības Dievam nevar patikt. Jo kas nāk pie Dieva, tam nāks ticēt, ka Dievs ir, un tas, kas viņam tic, atmaksā. Tad bez ticības tu Dievam nevari patikt. Tu gribi patikt Dievam. Vai tev ir tāda vēlēšanās? Izpatikt Dievam vai patikt Dievam? Vai tu gribi cilvēkiem izpatikt? Vai tu gribi Dievam izpatikt? Un ja tu gribi izpatikt Dievam, tad tev ir jātic viņam. Tad tev ir jātic. Tad tev ir jātic. Un es nezinu, man vienkārši daudz, kas ir pierakstīts, bet es nezinu, es visam tam iziešu cauri. Kāds varbūt šodien, es gribu vienkārši, reizēm cilvēki saka, Armands kaut kur lielās ar sevi, bet es domāju, ka tāpatās mācītājs Andris, Gatis, jebkurš mācītājs, viņš grib būt kā dzīva liecība, ja? Jo viens, ka mēs sludinām vārdu, un otrs, ka mēs paši esam liecība, dzīva liecība, ka Dievs manā dzīvē darbojas. Amen? Ka Dievs manā dzīvē palīdz, ka viņš mani svētī, un ka tu vari būt kā dzīva liecība. Un ja kāds man šodien jautāt, Armand, kur tu rod ticību? Kā tava ticība aug? Bibelē teica, ka no ticības uz ticību, no spēka uz spēka, no spožuma uz spožumu. Tad ticība var pieaugt. Un es varu pateikt to, kā jau es iesāku runāt par to, kad es lūdzu Dievu, man patīk lūgt Dievu, un mana ticība aug lūdzot Dievu. Vienkārši viņa aug. Kāpēc aug? Tāpēc, ka es redzu atbildes. Es ticu dzīvam Dievam, un es redzu atbildes no Dieva. Es redzu, kā Dievs atbild. Es lūdzu, un viņš atbild. Es lūdzu, un viņš atbild. Un tad, kad es redzu, ka Dievs atbild, mana ticība aug un vēl vairāk aug. Vai tu esi saņēmis savā dzīvē atbildes no Dieva? Varbūt kāds šodien vēl gaida atbildes. Bet es lūdzot Dievu, es redzu, ka Dievs patiešām atbild. Man arī te vien tāda dzīva liecība, ja? Es vienkārši eju pa ceļu un vai uz darbu, vai es lūdzu Dievs. Es vēlos, lai man dzimtes koks ir svētīts. Es vēlos, lai mani bērni ir svētīti. Es vēlos, lai no paudzes paudzi mani bērni slavē Dievu. Lai tiešām, Dievs, lai tavs svētības traumas plūst par manu dzimtu. Un es domāju, tu to arī vari pateikt par saviem bērniem, par savu mammu, par savu tēti. Man tētis jau ir aizsaulē, bet mamma dzīve. Bet pa bērniem, par visiem mūsu senčiem, Dievs, lai nāk tavs svētība, lai plūst tavs svētības traumas. Un es tā vienkārši lūdzu, un es zvanu mammai, un mamma man stāsta, viņa saka, Armands redzēja sapni, satikos ar Dievu. Viņa saka, es satikos ar Dievu, es redzēju Dievu. Un viņa stāstīja to, to, ko es arī dalījos, kad viņi teica, tur bija daudz dažādi cilvēki, ja, kuri, teiksim tā, viens otru abižoja. Mēs dzīvojam pasaulē, kur, es domāju, to nav jāsaka, mēs visi dzīvojam pasaulē, kurā ir grēks, kurā ir tumsa, un Bībelē teica, ka šī pasaule ir grimusi ļaunumā, ja, bet ir Dievs mūsu vidū, un mēs staigājam kopā ar viņu. Un mamma teica, kad viņa redzēja to, es neatstāstīšu ļoti sīki to visu, ja, bet apmēram tā, kā es varu atstāstīt. Bet fakts bija tāds, kad viņa stāstīja to,
kad tur bija tāda liela akmeņu grēda, ja, kas sniedzās lauks, ja, kas sniedzās līdz debesīm. Un viņa bija paņēmusi savu draudzeni, tas bija tāds sapnis, ja, bet viņa teica, tas bija reāls sapnis, viņa paņēmusi savu draudzeni un vilka pa to akmeņu grēdu līdzi, jo tur bija cilvēki, kas abižoja arī viņas draudzeni, bet viņa vilka līdzi pa to akmeņu grēdu, un šie akmeņu grēdi sniedzās debesīs, un viņa vilka augšā un neatlaida. Un tad, kad viņa nokļuva tur pašā augšā, tad viņa ieraudzīja troni, un tronī sēdēja Dievs. Un viņa teica, ka tad tā draudzene kaut kur pazuda, viņa palika tikai viņa un Dievs. Viņa un Dievs. Un no šī troņa atskanēja balss, kura teica, Aina, tu esi ļoti lēnprātīga sieviete, un tu būsi pie manis. Un tajā brīdī Dievs apņēma manu mammu. Ļoti cieši apņēma. Un viņa teica, un tajā brīdī viņa savienojās ar Dievu. Viņa teica, bija tāda sajūta, ka Dievs bija viņā, un viņa bija Dievā. Viņa bija kā viens vesels tajā brīdī. Kā viens vesels. Un kā Bībelē teica, kad ja es teicu, es esmu Dievā, ja esmu tēvā, tēvs ir manī, un es esmu jūsos. Un viņa savienojās ar Dievu. Viņa teica, un Dievs teica, Aina, tu būsi pie manis. Aina, tu būsi pie manis, ja, un viņa teica, un es pamodos ar tādu, viņa teica, tas bija tik reāli, ar tādu sajūtu, ka Dievs ir mani, un es esmu Dievā. Amen. Un tā bija lūkšana, es teicu, Dievs svētī manu paudzi, svētī manus senčus, svētī Tēvs, lai tava svētība nāk. Un bieži vien arī mums Samuēls ļoti daudz pravieto, ja, par to, ka Jēzus nāks drīz, un dažādi pravietojumi nāk no viņa lūpām, es tagad arī nepateikšu, bet prieks ir tas, ka Dievs, viņš darbojās manā dzimtā, un es domāju, ja tu esi atgriezies pie Dieva, tad arī Dievs darbosies tavā dzimtā, tavā dzīvē. Un man bieži vien Dievs vienkārši arī pateica to, ka manā sirdī skan tāda klusa balss, kura saka, Armand, tava ticība nav tikai par tevi. Tava ticība ir par taviem bērniem un par taviem tuviniekiem. Un Dievs man saka, tu nes atbildību par to. Ja tu tici Dievam, tad arī tavi bērni un bērnu bērni būs svētīti. Ja tu tici Dievam. Ja, mēs domājam, mūsu ticība jau ir par mums pašiem. Mēs ticam, un mums viss ir, forši, mēs ticam Dievam, mēs esam laimīgi, mēs esam ar to kungu, bet mēs esam liela atbildība par savu dzimti, par savu dzimtu, par savu paudzi. Mēs nesam liela atbildība. Ja tu tici, tad arī tavi bērnu bērni būs svētīti, tavi radi būs svētīti. Jo Bībelē teica, ka tas, kas mīl Dievu, būs svētīts līdz 1000 augumam. Amen. Līdz 1000 augumam. Tas nozīmē, ka, ja tu tici paudzes būs pateicīgs Dievam, ka tu šodien atver Bībeli, ka tu šodien lasi, ka tu lūdz, ka tu meklē Dievu vaigu, tavi bērni būs svētīti, tāpēc, ka Dievs svētīs tevi. Amen. Dievs svētīs tevi tikai tāpēc, kad mēs redzam arī, piemēram, es gribēju pateikt šo pirmo punktu, ja, ko es vēlējos pateikt, kad ticība darbojas caur paklausību. Ticība darbojas caur paklausību. Mēs ar Kristīnu, ja, šeit braucam un filmējam. Ja. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs paklausam Dievam. Kāpēc mācītājs šeit? Un tāpēc, ka viņš paklaus Dievam. Kāpēc mēs esam šeit? Tāpēc, ka mēs paklausam Dievam. Dievs mūsu sirdī runā. Un tāpēc ticība darbojas caur paklausību. Ja es paklausu Dievam. Labi, es zinu, kad es kalpoju tur pie mācītāja Mārca, un viņš ir tā kā zaldāts, ja, kā karavīrs, un viņš vienmēr mums teica tā, ka baznīcā tu nevar būt tikai tādā gadījumā, ka tu esi miris. Ja tu esi dzīvs, tev ir jābūt baznīcā. Tad, kad tu esi miris, tu nevari būt. Un viņš katru svētdienu skait, visu laiku viņam šī 3 punkti, ja, vai 4, vai cīņš tur vienmēr. Lūkšana, Bībele, draudze, kalpošana. Un katru svētdienu. Bībele, lūkšana, ja, tur draudze un kalpošana. Un katru dienu man vienkārši tas ieaudzināja manī tu iekšā.
mani ieaudzināja to iekšā, ka tev ir jālas Bībele, ka tev ir jālūdz Dievu, ka tev ir jābūt draudzē, ka tev ir jākalpo. Tu nevari savādāk dzīvot. Jā, tad caur paklausību. Un to, ka esmu paklausījis Dievam, nu, protams, es domāju arī uzticība, jā, tas viss jau nāk kopā. Ja tu esi paklausīgs, tu esi arī Dievam uzticīgs. Amen. Tu esi Dievam uzticīgs. Un, jā, mēs arī to redzam spilgt, piemēram, pa Ābraham, jā, ka Ābrahams paklausīja Dievam, tad ir 1. Mūzes grāmata, 12. nodaļa no 1. līdz 4. pantam. Jā, Tad tā ir 1. Mūzes grāmata, 12. nodaļa no 1. līdz 4. pantam, kur rakstīts, ka Ābrahams ticēja Dievam. Ja? Es varbūt varu izlasīt, tad 1. Mūzes grāmata, 12. nodaļa no 1. līdz 4. pantam. 1. Mūzes grāmata. Man ir vieglāk izlasīt vienkārši no... Tad 12. nodaļa no 1. līdz 4. pantam, un tas kungs sacīja uz Ābraham, izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva namu uz zemi, ko es tev rādīšu. Un es tev darīšu par lielu tautu, un es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi svētīts, tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Un es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tev nolāda, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Un Ābrahams izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis, līdz ar viņu izgāja Lats, bet Ābrahams, izējot no Harānas, bija 75 gadus vecs. Mēs redzam to, ka Dievs teica, izej no savu tēvu zemes, un es tev svētīšu. Un Ābrahams bija cilvēks, kurš paklausīja Dievam. Un paklausīja Dievam, vai tu esi paklausīgs Dievam? Vai tu paklausi viņam? Un varbūt kāds ir jautā, kā tu, lai es paklausu Dievam, jā? Un es domāju, ka vislabāk ir paklausīt Dievam, atverot Bībeli. Aizgājuši uz zemi, kur medus un piens tek, jā? Es arī daudzus gadus, ko es lūdzu, lai, ja tur Latvijā būtam, saku, Dievs, kaut maniem bērniem būtu maizīt, kaut vienmēr viņi būtu pēduši, kaut viņi vienmēr būtu apģērbušies. Un es lūdzu un lūdzu un lūdzu un lūdzu. Un nokļuvu, jā, Skotijā. Un man atbrauc ciemos tāds tuvs draugs, brālis Henrijs. Un viņš teica, Ārmand, tu saviem bērniem šeit esi izveidojis paradīzi. Ja, te ir dators, PlayStation, ja, spēlīts, un visi spēlē, un visi laimīgi, un viss kaut kas ir ko ēst, un ledskaps ir pilns. Nu tā, un viņš saka, tu esi izveidojis paradīzi. Bet runājot par paradīzi, es gribu pateikt to, un esmu dzīvu liecību tanī, kad es aizbraucu projām no savas kalpošanas, man bija kalpošana, es kalpoju, es aizbraucu uz Skotiju, bet īsnībā man viss bija, jā, man bērniem bija paradīze, bet pats es dzīvoju KLē. Jā, man bija viss, bet pats es gāju vienkārši daudz dažādiem pārbaudījumiem, un man likās, ka man visa elle ir uzgāzusies virsū, jo es aizbraucu projām no savas kalpošanas, es visu atstāju, un es aizbraucu uz Skotiju, un man likās tā, ka man vienkārši likās, ka visi tie vēlni vienkārši man moka, un es vairs nevarēju to visu izturēt. Kāpēc? Tāpēc, ka es atstāju kalpošanu, un es izvēlējos braukt uz Skotiju. Es atstāju, un es domāju, ka tad, kad manā dzīvē būs paradīze, tad, kad manā dzīvē būs viss, tad es būšu laimīgs. Nu, kad man viss būs. Un izrādījās, ka mana kalpošana man darīja laimīgi. Nevis tas, kad manā dzīvē viss ir, ka man viss pietiek, ja, kad es tagad esmu laimīgs. Bet es gāju tam visam cauri, un man bija ļoti smagi, man bija ļoti grūti, bet es atceros vienu dienu lūdzot virtuvē, lūdzot Dievu, saucot uz Dievu pēc palīdzības. Es nepārspīlēju, es ieraudzīju virtuvē spožu gaismu, ieraudzīju spožu gaismu, kas virzījās uz manu pusi. Un tajā brīdī, kad virzījās uz manī šī spožā gaisma, es
es sajūtu, kā manī sāka līst iekšā Dieva spēks. Nu, tad vienkārši spēks, kā dinamīts, vienkārši sāka līst, un viss tas pazuda, kas nu, kam es gāju cauri. Es gribu pateikt, ka mūsu dzīve ir viens liels eksāmens, un mēs esam pie Dieva, un mēs ejam cauri pārbaudījumiem, un Dievs mūs pārbauda. Un arī manā dzīvē Dievs man pārbaudīja, un es vienkārši ieraudzīju savas prioritātes, kam es paklausīju. Ko es arī teicu šo pirmo punktu, kad ticība darbojas caur paklausību. Es nepaklausīju Dievam. Es aizbraucu. Jā, varbūt mēs esam to ieguvēji, tad mēs esam Anglijā, ejam draudzē, bet es maksāju ļoti lielu cenu, kaut kur aizbraucot, kaut ko ko es izvēlos, ko es tik ļoti arī gribēju, lai mani bērni pēduši, un paldies Dievam, viņi ir pēduši, un mums ir viss labi, mums ir darbs, mēs strādājam, bet tas kaut ko nepaklausīja, vienmēr kaut ko maksāja, un arī man tas maksāja ļoti lielu cenu. Un es nenovēlu nevienam tam, kam es gāju cauri, ja? Nu, tam. Es skatos arī tos iepriekšējos video, es tur centos kaut ko iet internetā, sludināt. Es varbūt šodien šeit stāvu jums kā brīdinājums tam, ka esiet paklausīgi Dievam un neiet no Dieva projām un palieciet savā aicinājumā, kur Dievs tev ir aicinājis, jo tad, kad tu aizies projām no sava aicinājuma, tu maksāsi lielu cenu. Un tu iesi cauri lieliem pārbaudījumiem. Vismaz manā dzīvē tā bija, kad Dievs man pārmācīja, un Bībelē teica, ka viņš šauš katru bērnu, kur pieņem. Ja? Es negribu jūs te biedēt, bet Bībelē teica, kuru Dievs mīl, to viņš māca un pārmāca. Un šauš katru bērnu, kuru viņš pieņem. Un ka viņš izturās pret mums kā pret tēvu, kā bērns pret tēvu. Jo ebrejiem arī rakstīts, ka kurš nepārmāca savu bērnu. Un ja mēs savus bērnus pārmācām, vai Tēvs debesīs mūs nepārmācīs, ja viņš arī mūs, es varbūt te ir kāds jauns ticīgais, domā, pāc, esmu ieperzies, ja, tad esmu Dievu, un tagad Dievs mani mācīs un pārmācīs un šautīs, un kam es tikai neiešu cauri, jātin makšķers, un ies cauri kaut kādiem pārbaudiem, bet es vienkārši, ziniet, es vienu varu pateikt to, ka ejot cauri pārbaudījumiem, cauri kādām grūtībām, esmu tojies vēl tuvāk Dievam. Vēl tuvāk. Arī mums ar Kristīnu ir bijuši daudz dažādi pārbaudījumi, ja, un ir bijuši ļoti liels sāpes un pārbaudījumi, un esmu gājis pat, vienkārši neesmu pat spējis palūgt. Reizēm dzīvē tādu pārbaudījumu, ka tu nevari palūgt Dievu. Vienkārši raud un visu, un tu nevari palūgt. Un paldies Dievam, ka ir brāļi un māsas, kuru lūdz. Tāpēc es šeit stāvu kā cilvēks, kurš iet cauri pārbaudījumiem. Un mana ticība vienmēr bijusi pārbaudīt. Es atceros arī tad, kad man bija, kā mācītājs teica, viņam bija pirmais sprediķis, 10 minūtes, ātri burti pazuda. Un es atceros Ainažu Baptistu draudzē. Tad, kad es sludināju, tad, tur, es biju vienreiz sagatavojis 3 sprediķis. Viss sarakstīs, un mācīties, es biju labi pirmais, bet 2. un 3. sprediķis es tik te runāju. Es neesmu liels runātājs, bet ja man dod runāt, tad es runāju, tad var ilgi runāt. Un man tur iedēja, un es 3 sprediķis sagatavojis, nosludināju, visi jau tur, bija pārguruši no tā visa. Pirmais bija labs, pēc tam jau bija pa smagu 2. un 3. Bet es atceros vienu, kad par katru vārdu, ko es sludināju, Dievs man pārbaudīja. Es sludināju, pēc tam es gāju tā kā tādā šķīstītavai cauri, kā katoļi saka, šķīstītavu, ja? Es arī gāju cauri šķīstītavai. Par katru vārdu es vienkārši biju izbrīnīts. To, ko es runāju draudzes priekšā, Dievs mani pārbaudīja. Vai patieši, es nezinu, es pat nemāku to izstāstīt, bet katrs vārds, ko es runāju, Dievs man es nezinu, pat izmeklē, jā, ar situāciju, tas bija dīvaini, un tad es saprotu, ka, kā Jēzus arī teica, pēc saviem vārdiem tu tiksi glābts, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Un praktiski jau tagad, kad es izēju draudzes priekšā, es jau stāstu ne jau teorētiskas lietas, ja, kaut kādas, bet es vienkārši stāstu par to, kā Dievs manā dzīvē darbojies. Un Dievam šeit nav ko pārbaudīt, tāpēc, kad
to es vienkārši piedzīvoju ikdienā. Tas ir tas, kam es eju cauri un ko es dalos vienkārši. Bet es varu pateikt to, ka visi tam, kam es eju dzīvē cauri, tas man tuvina arvien tuvāk un tuvāk Dievam. Man viņš kļūst arvien tuvāks un tuvāks. Un arī tam, kam es izgāju cauri, es spēju saprast cilvēku sāpes. Ja? Kad, ja tur man atnāk, piemēram, ģime, ja, un raudāt un stāstīt, cik viņam ir slikti, es viņu saprast. Ja? Es viņu saprast, es spētu raudāt kopā ar viņu, ka viņam ir smagi. Vai Ērikai būtu smagi, vai Inesai, ja viņi nākt un raudāt, es vienkārši viņu saprastu, tāpēc, ka es pats esmu izgājis cauri sāpēm. Bet tad, kad es atceros, kad es tur Staicelē un Salacgrīvā gāju, cilvēki man nāca klāt un stāstīja savus bēdas, es viņus nesapratu. Domāju, ko viņi tur stāsta, kas viņiem pa bēdām? Un man bija kādreiz ļoti smagi lasīts psalmus, kur rakstīt, viņa žēlstība paliek mūžīgi. Ja? Psalms ir viens, kurš saka, viņa žēlstība paliek mūžīgi, viņa žēlstība paliek mūžīgi. Es domāju, man nav vajadzīga Dieva žēlstība. Priekš kam man Dieva žēl, es jūtos ļoti labi. Man dzīvē viss ir kārtībā, man nav vajadzīga Dieva žēlstība. Ja? Bet tagad šodien es braucu uz darbu, saku, Dievs, man vajag tavu žēlastību. Ja? Es nezinu, kā tev jaunībā, tev vajadzēja Dieva žēlastību par tavu dzīvi. Tas ir jauns, tev viss dzīve priekšā, Mārtiņš arī Santa, viss dzīve priekšā. Ja? Kāda Dieva žēlastība? Nav. Bet, varbūt jums ir vajadzīga Dieva žēlastība katru dienu. Bet man bija tāds sajūta, man nav vajadzīga Dieva žēlastība. Ja? Man nav vajadzīga Dieva, man ir viss kārtībā. Bet šodien es varu pateikt, es nezinu, man runā vienkārši mana sirds. Es vienkārši dalos ar savu sirdi. Es negribu runāt teorētiskas lietas, es negribu būt kaut kāds tur gudrinieks un stāstīt. Citi ļoti gudri, man tur arī viens cilvēks raksta, un arī ir daudz cilvēku, kuri ļoti gudri tajā visā. Es gribu, lai runā mana sirds vienmēr. Lai mana sirds vienmēr runā. Lai mana sirds runā uz cilvēkiem. Es negribu neko noklusēt. Es gribu vienkārši pastāstīt, jā, kad ja tu ticēsi, būs pārbaudījumi, būs grūtības, bet tu tam izies cauri. Un tu tuvosies caur to Dievam, un tu būsi viņam vēl tuvāks, un tu patiešām arī tad, kad tu ies cauri, ka pārbaudījumi, ja es saku, pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prātu, es pasaules uzvarējis. Un es negribu jūs ievest šeit depresijā, es gribu jūs ievest patiesi Dievu klātbūtnē, Dievu tūmā, kad Dievs vienmēr būs tev blakus, ka viņš nesīs tev savām rokām, jebkam, kam tu savā dzīvē esi cauri. Es nezinu, cik es vēl varu runāt, bet es vienkārši varbūt pateikšu tos punktus, ko es pierakstīju un domāju. Otrais punkts, tad ticība redz pāri redzamajam. Un trešais punkts ir ticība uzver šķēršus. Es negribu ļoti daudz runāt, bet es tiešām šodien pateicu, kad mūsu ticība ir tā, kas nes uzvaru, kas nes mūsu dzīvē uzvaru. Un esmu uzvarējis, un to, es domāju, ir uzvarējis Dieva spēkā daudz lietas savā dzīvē, pārvarējis. Es zinu, kad manā dzīvē, piemēram, ir bijusi ļoti problēma arī alkohols. Ja? Es neesmu pagājis alkoholiķis, es zinu, ka arī mēs kaut kādam gājuši cauri. Es arī jaunībā lietoju, man tētis arī bija tāds, tagad es nelietoju, bet es runāju par jaunību, ja? Kad es kritu un gāzos un cēlos, un arī visādīgi dzīvē bijis. Neteiksim tā, ka man baigi prasās, bet es vienkārši saku to, ka tie ir kaut kādi pārbaudījumi, ar ko esmu cīnījies savā dzīvē, un ko man tētis ir cīnījies, un viņš vēl kristietis būdams, atceros, viņš vienkārši dzēra, ja? Un pie viņa nāca visi tur Salacgrības tie bomži, un viņš viņiem sludināja evaņģēliju, ja? Viņš bija ticīgs un sludināja visiem evaņģēliju, ja? Ticīgs kristietis, ja? Tā. Un tas ir tas, kam arī es esmu gājis cauri dažādiem pārbaudījumiem. Dievs mani mainīs. Un es šodien, piemēram, iet veikalā un paskatieties uz to alkohola pudeli, man viņu vienkārši nevajag. Man nevajag. Tāpēc, ka Dievs ir tas, kas man dod dzīves jēgu, viņš tas, kas dod prieku, un alkohols man neko nevar iedot.
Ja? Viņš, varbūt jaunībā es tur meklēju kaut kādas izklaides, kaut kur ar draugiem, bet šodien es varu pateikt, ka man tas nav vajadzīgs, un tas ir tas, ko Dievs man devis uzvaru. Jā, Dievs man ir devis uzvaru. Un arī manā, es zinu, kā māsa Kristoņa teica, Armāns ir tāds, kas vienmēr stāv priekšā un žēlo grēkus, jā. Vai arī mācīties, ka žēlo grēkus, vai tas, kas žēlo grēkus. Un esmu tāds cilvēks, kas patiešām žēloja grēkus, un es zinu, ka tas var palīdzēt arī citiem, ka mēs varam uzvarēt grēku savā dzīvē. Mēs varam uzvarēt grēku. Mēs varam uzvarēt to, ko mēs cīnamies. Un jaunībā arī bija tāda lieta kā pornogrāfija, kur es cīnījos, ja? Un ir kaut kādas lietas dzīvē, ar kur tu cīnies un netiec galā, nevar uzvarēt. Bet paldies Dievam, Dievs to visu manis atbrīvojis, un es esmu brīvs, ja? Brīvs no tā visa, kas mani kalpināja, tad ticība, viņa atnes manā dzīvē arī uzvaru. Uzvara par daudziem grēkiem, kas mani īstenībā darīja nelaimīgi. Jo tad, kad tu krīt grēkā, it kā tu to izdari, bet pēc tam tu saproti, kāds tu esi liels bijis muļķis. Ja? Nu, tad, kad tu to esi izdarījis, vai tu esi grēkojis, tu saproti, kāds īstenībā tu esi liels muļķis. Nu, es personīgi, ja? Es nerunāju par jums, es personīgi, kāds liels muļķis var būt savā dzīvē. Un tāpēc esmu vienmēr pateicīgs Dievam, ka viņš šķīsta, ka viņš mazgā, ka viņš tīra, ka viņš atbrīvo, un kad es varu ticēt Dievam, un kad es varu iegūt patiesu brīvību. Jo es domāju, ka cilvēkiem parasti viņi nenāk pie Dieva, tāpēc, kad viņi, kāpēc viņi nenāk? Tāpēc, kad viņi domā, ka no kaut kā būs jāatsakās. No kāda grēka, ja, tev būs jāatsakās no grēka, un tāpēc parasti cilvēks saka tā, tad, kad es palikšu vecs, tur pensionārs, ja, tad es ticēšu Dievam. Nu, tad jau vairāk tie grēki nebūs aktuāli, kaut kur jātur tusēt un tā tālāk, kaut ko, tā kā pasauli dzīvo, tas vairs nebūs aktuāli, un tad jau pensionārs tu varētu palasīt mierīgi, ja, kā laime, tagad īstais vecums, ja, lasīt Bībeli, iet uz draudzi, lūk Dievu, īstais vecums, ja, kam ir jauns, bet man patīk, kā Facebookā bija tāda atziņa, ja, kad tad, kad tu vecumā atdod savu dzīvi Jēzum Kristum, tu iemanto pestīšanu, ja, tu iemanto brīvību, bet tad, kad tu jaunību atdod savu dzīvi Kristum, tu iemanto dzīvi, tu iemanto patieso dzīvi. Un īstenībā tas grēks, viņš jau īstenībā posta cilvēku. Jo visi šie cilvēki, kur šodien saka, es gribu grēkot, iekšēji viņi ļoti nelaimīgi. Viņi iekšēji ļoti tukši. Ja, praktiski tu esi tukšs. Tev nav piepildījuma. Tu it kā domā, ka tur būs tas piepildījums, bet īstenībā tur nav nekāda piepildījuma. Tu neatrod piepildījumu. Tu visu laiku dzīvo kā ellē. Es atceros, kad jaunībā, kad es dzēru, es vienkārši domāju, Armand, tu dzīvo kā ellē īstenībā, ja? Dzīvo kā ellē, ka arī, atceros mācītājs Mārcis teica, es redzēju tos dēmonus visu. Viņš teica, es dzīvoju ellē. Un kad viņš gribēja iztaisīt pašnāvību, ja, viņš saprat, ka nekas nebeigsies. Tur viss turpināsies. Tie paši dēmoni, ko viņš redzēja, lietojot narkotikas, alkoholu, viņš saprat, ka tie paši dēmoni viņi mocīs sakal tālāk. Ja, mocīs sakal tālāk. Un paldies Dievam, mācītājs Mārcis ir glābšana, viņš ir mācītājs kalpoja. Un viņam ir liela draudze Rīgā. Un Dievs patiešām ir tas, kas maina cilvēku dzīves, kas izmaina mani. Un šī ticība, esmu pateicīgs Dievam, ka arī vēstulē Pēters arī saka, ja, 1. Pēteru, 2. Pēteru vēstulē, šak jūs esat ieguvuši šo dārgo ticību uz Jēzu. Un mēs esam ieguvuši ticību, mēs ticam šodien, mēs mīlam Dievu, mēs sekojam Dievam, un viņš ir izmainījis visu. Es ticu un ceru, ka tas, ko es šodien runāju, ka tas aizskar jūsu sirds, kad jūs gribat ticēt Dievam, kad jūs vēlties sekot Dievam, kad jūs vēlties iet dzīvē cauri ar viņu, un viņš nekad nepievils, un viņš nekad neatstās. Un jā, esmu pateicīgs Dievam arī, kad es no rītiem varu iet raidījumos un sludinu par Dievu, par Kristu, un sludināšu visu dzīvi, jo
Bez viņa es nespēju iedomāties citu dzīvi, lai kam esmu gājis cauri, kādiem pārbaudījumiem, šodien esmu pateicīgs Dievam, tāpēc šodien arī saku, kungs, paldies. Paldies Tev, Tēvs, Dievs, par to, ka Tu esi man šeit atvedis šo draudzi. Es pateicos, Dievs, par šiem brāļiem un māsām, ko es esmu iepazinis, Dievs. Es gribēju varbūt šodien daudz ko pateikt un izteikt, kungs Jēzu, bet es ļoti gribētu, lai cilvēki sastopās ar Tevi, Jēzu. Lai viņi sastopās ar Tevi, lai viņi iemīl Tevi, lai viņi atdod savus dzīves Tev, kungs, debes Tēvs, un lai viņi ir paklausīgi, jo mana nepaklausība Dievam, Tev, debesu Tēti, ir maksājis ļoti lielu cenu, kungs, un esmu ļoti lielu cenu maksājis, un gājis ļoti daudz pārbaudījums, tikai tāpēc, ka es Tev, Dievs, nepaklausīju. Es gāju savus ceļus, es darīju to, ko es gribu, kā es gribu, un tas viss man bija, caur nepaklausību. Tāpēc ļoti lūdzu, Dievs, lai šodien Tavi bērni, kuri ir draudzē, kuri šeit ir atnākuši, es ļoti lūdzu, Dievs, lai viņi paklausīgi Tev, Tēvs, lai viņi paklaus, lai viņi kalpo Tev, Dievs. Ja viņi redz savus talants, Dievs, un ja kāds neredz, ļoti lūdzu šodien atklāja katram savus talants un dāvanas, un lai cilvēki kalpo Dievam, un es Tev ļoti lūdzu atklājies šo cilvēku dzīvēs, jo debes Tēvs, es šodien dzirdu, kungs, šāds apgalvojums, kas draudz nav jāiet, kad var mājās un tā tālāk. Bet es zinu, Dievs, ka var mājās lūgt vai lasīt Bībeli un ka Dievs ir katrā cilvēkā. Bet es zinu, jā, Tu esi katrā cilvēkā, bet es zinu, Dievs, ka tā ir Tava griba, lai mēs būtu draudzē. Lai mēs būtu šeit, Dievs, lai mēs būtu visi kopā, kungs. Es Tev ļoti lūdzu, Dievs, pieskaries šodien katram šajā draudzē. Šajā brīnišķīgajā draudzē, Tēvs, pateicos par mācītāju Gati, par Andri, kad es šeit varu būt. Un es vienkārši sapratu, es gribu būt starp Dievu bērniem. Es šodien varbūt varētu pateikt, man tur kaut kur ir taisnība un vēl kādam ir taisnība un katrs kaut kur nāk ar savu taisnību, bet es gribu dzīvot vienā taisnībā. Es gribu mīlēt savu brāli un māsu Kristu. Un Bībelē teica, ja es mīlu savu brāli un māsu, esmu redzējis Dievu, esmu iepazinis Dievu. Jo, ja es mīlu savu brāli, ja es mīlu savu mācītāju, ja es mīlu brāļus un māsu šeit, es pazīstu Dievu, es pazīstu mīlestību, patieso mīlestību, kungs, jo mīlestība otram ļaunu nedara. Tad bauslības piepildījums ir mīlestība. Un tāpēc Tev ļoti lūdzu, kungs, lai šī mīlestība manī un katrā pieaug, Dievs, ka mēs viens otru mīlam. Es zinu, Tēvs, Dievs, ka šeit virs zemes nav perfekts draudz, un nebūs perfekti mācītāji un perfekti cilvēki, Dievs, ka nestaigā šeit eņģeļi. Mēs katrs esam mēs esam vienkārši, Dievs, un Tu mūs veido, un Tu mūs šķīsti, un Tu mūs mazgā, un Tu mūs tīri, kungs, un Tu mūs veido, kungs, un dari baltāks kā sniegu, Dievs. Un es zinu, ka tā labā vēsts šodien ir Tēvs Dievs, ka Tu mūs noliksi savā priekšā, bez krunkas, bez traipa un bez kādas vainas, Dievs. Un es pateicos Tēt debesīs, ka Tu mani uzrunā, kungs, un ka Tu maini mani un maini katru no mums, jo arī debes Tēvs savā dzīvē teica, esmu vislabākais cilvēks. Bet tad, kad atnāca Tava gaisma, kad atnāca Tavu godību un slavu par manu dzīvi un par katru brāli māsu dzīvēm, mēs šodien saprotam, skatoties Tavā gaismā, mēs redzam, kungs, cik daudz mums ir jāmainās. Maini katru no mums un palīdzi Dievs, lai katrs Tavā gaismā ierauga gaismu. Lai Tavā gaismā katrs ierauga gaismu, debes Tēvs, lai ierauga Tavu godību un slavu. Es Tev ļoti lūdzu, Jēzu. Un lai šodien, debes Tēvs, nav tā, ka šis prediķis varbūt kādu kaut kur apbēdina, bet ka tas paceļ, Dievs. Jo pravietošana ir celšanai, pamudināšanai un iepriecināšanai. Dievs, lai tas ceļ cilvēks. Lai šodien, kungs, varbūt uz mani paskatoties, varbūt kāds, tas bija tāds nepaklausīgs Dieva bērns, un tāpēc viņš savā dzīvē tik daudz maksājis. Bet, kungs, varbūt šeit ir ļoti paklausīgi Dieva bērni, un viņi nekad neko tādu nemaksās, Dievs, un viņiem varbūt dzīvē būs viss pa vieglo.
kungs Jēzus, bet es savā dzīvē maksāju, bet arī tad, Tēvs Dievs, esmu pateicīgs Tev, kungs, kad es varēju maksāt šo cenu un mācīties no visām savām kļūdām, un kad es jau šodien mācos no savām kļūdām to, ko esmu darījis nepareizi savā dzīvē, Dievs. Es Tev pateicos, Tēvs. Es varu zemoties Tavā priekšā, es turpinu nožēlot savus grēkus, es zemojos, es eju šo ceļu, Tēvs, un esmu pateicīgs, Dievs, ka Tu maini, kungs, mani un katru no mums, un es lūdzos, Dievs, lai šodien Tavi bērni, lai viņi ir paklausīgi, Dievs, lai viņi Tev paklaus, jo ticība nāk caur paklausību. Un lai tiešām, Dievs, lai mēs katrs esam paklausīgi, dziedē katru cilvēku sirds, Dievs, dziedē, Tēvs, un vadi un svētī, un lai viss ir priecīgi, lai viss ir laimīgi, Dievs. Lai tiešām, kungs, kā mana mamma, es atceros, ka viņa atnāca debes Tēvs uz draudzi Limbažus, un teica, es lidoju, es gāju no draudzes prom un lidoju. Es lūdzos, Tēvs, lai šeit atnākot cilvēku uz draudz, lai viņi piepildītu, lai viņi svētītu, un lai viņi patiešām lido, debes Tēvs, lai viņi lido garīgi, kā tiešām ēgļi, ka viņi paceļās savos spānos, ka viņi nekad nepiekūst, Dievs, ka viņi lido un nekad nepiekūst, ka viņi dabū jaunu spēku, Dievs, to ļoti lūdzu, Jēzus Kristus vārdā. Kaut varbūt man šodien mans prediķis vairāk kā grēku nožēla, Dievs, un es vienmēr žēloju, un es pateicos, kungs, kad nožēlojot savus grēkus, iegūst pestīšanu, jo viņš ir uzticams un taisns, ka viņš piedod mūsu grēkus un šķīsta mūs no netaisnības. Un es pateicos, ka arī šodien šajā vietā Tu katru no mums, debes Tēvs, šķīstī no netaisnības, lai mēs būtu taisnības trauki Tavā namā, Dievs, lai mēs esam trauki Tavam godam, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Āmen. Paldies Armandam, jūs bijāt svētīti. Kaut ko saņēmāt šodien priekš sevis. Es jūtu, ka man jādod vārds Marikai 5 minūtes, es nezinu, bet man Dievs tā teica, ka tev ir kaut ko teikt priekš mums. Un tu atnāks šajien, tev būs uzreiz vārds. Mēs to priecājamies redzēt. Sveiki visiem. Es īsti tā neesmu sagatavojusies, ko sacīt, bet nav jāgatavojās. Arī ko Armands sludināja šodien par ticību. Tas man arī tāds īpaši dziļš temats ir bijis, un meiteņu grupiņās, kur lūdzam, mēs arī tā dziļi par to ticību cenšamies izprast, kur cik lielai tā ticībai jābūt. Es te negribu otru ceremoniju sākt sludināt, bet tā īsi varbūt, jā. Jā. Man varbūt pārslēgšos no tās ticības, man kaut kas cits nāk prātā. Man pēc 3 nedēļām ir dzimšanas diena, tieši svētdienā. Tas sagatavojieties, lai tas te. Man paliek 38. Nezinu, vai es izskatos jaunāko vecāku, tas nav būtiski, bet kaut kā īpaši es par to lūdzu Dievam, kad kaut kāds tas tāds milestones atkal, kur tu esi nonācis, 38, liekas, man tur dažādas sarunas ar Dievu ir bijuši, kad visādas vainas apziņa, kad tur kaut kā cik gadi varbūt ir pavadīti klaiņot riņķī apkārt pasaulē, darot visādas lietas, kas nav jādara, un kas arī kāda man lūkšana priekš maniem bērniem ir, ka man tas tāda idealizēta doma, ka mani bērni vienkārši var iet tajā Dieva apsolījumā no jauna vecuma, ka viņiem nav jāiet tie riņķi pa tūkstnes 40 gadus meklējot to apsolīto zemi, bet vienkārši ieiet iekšā. Bet, reālā dzīvē tādas lietas grūti, un velns jau neguļ, velns meklē visādus veidus, lai novest arī bērnus no tā apsolījuma jau agrā vecumā, bet tad man Dievs vadīja Bībelē viens, es varbūt atradīšu to latvisko versiju par to slimo, kas bija tās upes malā 38 gadus. Kāds varbūt man...
tieši tāpēc man kaut kā Dievs vadīja pie tā, bet es gribu, kāds varbūt zina, kur tas ir uz ātro. Vienu mirklīti. Man liekas, ka tas ir Jāņa 5 kaut kur, ja? Tūlīt ātri. Un tur tā ļoti interesanti ir pateikts. Jā, Jāņa 5, tur saka, tur bija arī kāds cilvēks, kas 38 gadus bija gulējis nevesels. Un tas nevesels manā gadījumā ir tāds, ka tu īsti neapzinies, kas ir tavu sūtība, ka tu tā kā klaiņo riņķī apkārt, kā Armāns saka, varbūt visādas jaunības izgaitās, dzerstīšanās, staigāšana riņķī un vēl nezinu kas nu katram ir, kur nu katram velns ir nolicis to veidu, kā novirzīties no mērķa. Un tad 6. pantā saka, Jēzus redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam, vai tu gribi vesels kļūt? Tāds neloģisks jautājums, ja tu esi slims. Kāpēc Jēzus vispār prasīt, vai tu vēlies vesels kļūt? Jēzus vienmēr grib no tevis dzirdēt, ko tu gribi. Jēzus jau zina, kas ir labākais tev, bet viņš grib, lai tu pats atver muti un izsaki to, kas tev ir uz sirds. Un tas tā līdzvērtīgi ar mani, jā, es arī savā veidā esmu bijusi nevesela. Un Jēzus jautāja, ja, varbūt pirms tos 38, vai tu gribi kļūt vesels? Un slimais viņam atbildēja, kungs, man nav neviena cilvēka, kas mani ienestu dīķī. Excuses. Latviski? Attaisnojumi. Visiem mums ir attaisnojumi, kāpēc es kaut ko nevaru, kāpēc es nevaru būt tur, kur Dievs man vada. Nezinu, varbūt Dievs tevi sauc būt par kaut kādu pasaules evaņģelizātoru, vai, ja tas tā pareizi sauc, evaņģelizātoru, vai misijas kalpotājs, nezinu, Afrikā, vēl nezinu kur, bet tev ir visu laiku attaisnojumi, tev visu laiku kaut kāda prāta spēles ar to, kad ir jau ok tur, kur tu esi, un neko vairāk nevajag. Tās viss ir velna muļķības. Pazudinām, kur es lasīju. Kungs, man nav neviena cilvēka, kas mani ienestu dīķī, kad ūdens tiek sakustināts, bet kamēr es pats noēmu, cits jau aiziet manā priekšā, cik reiz nav bijis tā, ka tā iespēja vai tā Dieva svētība nāk, un kāds cits jau tev ir aizgrābis. Man bija tāds dzīves posms, ka man bija kaut ko es ticībā lūkšanā pienesu pie Dieva, bet kāds kaut kur citur dara to, ko es gribēju, un man ir tas mūžīgais, gandrīz sanāca, gandrīz. Un viss tas gandrīz man sāka pieriepties. un es Dievam teicu, man pietiek ar to gandrīz, ja mēs tur varbūt tās neiedzinamies tik daudz garīgajā pasaulē, bet katrai lietai ir savs gars, kas to vada. Un tad vienkārši tev arī lūkšanā jāiet un adresē to garu, kas tas, gandrīz gars. Tīnies prom, man vajag to pilnības, lai man nevajag noskatīties, kā visu laiku citi saņem to, ko es gandrīz saņem. Un tās ir tavas tiesības kā Dieva bērnam, ja tu apzinies, kas tu tiešām esi Dievā. Un kur vēl tur piebeigšu pie beigām? Jā, tad cits aiziet man priekšā, un Jēzus viņam saka, celies, ņem savu gultu un staigā. Tik vienkārši. Tad, kad Jēzus reāli atnāk tavā dzīvē, tad, kad tu viņus ieaicinājis, un tad, kad tu pieņem visu, ko viņš tev var dot, tev vairs nevajag sēdēt 38 gadus tajā krastā un aizbildināties, ka man neviens neienes, neviens man nepastum, neviens man nepasaka, jo tev ir iedots viss iekšā pašam, lai tu pieceltos un staigāt Jēzus vārdā. Slavu Dievam, tā kā paņemsim to, kas mums pienākās. Ņemsim savus gultus un staigāsim. Ok, mēs vēl slavēsim, tad nobeigšanu lūkšanu, un tad mēs iesim uz sadraudzību. Tavā priekšā zemojos, kroņus nastas nolieku, sevi nododu tev.
sevi nododu tev. Tavā priekšā zemojos, kroņus nastas nolieku, sevi nododu tev. Visu sevi tev dodu, dari visu, ko vēlies tu, dari visu, ko vēlies, lai tavas godības sirdī plūst. Dari visu, ko vēlies tu, dari visu, ko vēlies, visu sevi tev dodu. Dari visu, ko vēlies tu, dari visu, ko vēlies, lai tava godība sirdī plūst. Dari visu, ko vēlies tu, dari visu, ko vēlies. Tavā priekšā zemojos, paņem melu šaubas prom, sevi nododu tev, sevi nododu tev. Tavā priekšā zemojos, paņem melu šaubas prom, sevi nododu tev. Visu sevi tev dodu. Dari visu, ko vēlies tu, dari visu, ko vēlies, lai tava godība sirdī plūst. Dari visu, ko vēlies tu, dari visu, ko vēlies, visu sevi tev dodu. Dari visu, ko vēlies tu, dari visu, ko vēlies, lai tava godība sirdī plūst. Dari visu, ko vēlies tu, dari visu, ko vēlies. Satricini manas tradīcijas, nojaustu prāta cietokšņos, ved mani tālāk, ved mani tālāk. Satricini manas tradīcijas, nojaustu prāta cietokšņos, ved mani tālāk, ved mani tālāk. Visu sevi tev dodu. Dari visu, ko vēlies tu, dari visu, ko vēlies, lai tava godība sirdī plūst. Dari visu, ko vēlies tu, dari visu, ko vēlies. Tavā priekšā zemojos, tavu vaigu meklēju, sevi nododu tev, sevi nododu tev.
Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par brīdi, kur mēs varējām pavadīt šeit Dieva namā. Es svētīju katru Jēzus vārdā, katru, kas šeit atnāc, katrs, kas skatās, lai jūsu nama ir piepildīta ar Dievu mīlestību, Dievu klātbūtni, un lai mēs no šejienes iziet pilnīgi izmainīti, un lai mēs vairāk un vairāk meklētu Tavu vaigu, Dievs. Es ticu, Dievs, ka nākamā nedēļa priekš mums ir svētības nedēļa, un mēs pasludinām Dievs, kad mums veiksies, ka mums būs prieks, ka mums būs pozitīva domāšana, un ka mēs vēl varēsim dalīties ar citiem to. Un Tēvs, es lūdzu, lai Tu tiešām maini mūsos šo domāšanu, ka mēs varam skatīties tā, kā Tu skaties, Dievs, ar tādām acīm. Un es pateicos, Dievs, ka Tu tik daudz jau esi darījis mūsu iekšienē un ārienē. Un es pateicos, Dievs, ka katrs var būt pateicīgs par tiem gadiem, kurus viņš ir nodzīvojis kopā ar Tevi. Un neskatoties, ka daudzi gadi ir bijuši bez Tevis, mēs esam šeit, mēs esam dzīvi, mēs varam slavēt, un mēs varam pateikties Tev.
Un paldies Tev, Dievs, ka mēs šodien esam brīvi, brīvi no atkarībām, brīvi no saistībām, un ka mēs varam slavēt Tevi par to, ka Tu esi darījis to mūsu dzīvēs. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Esat svētīti, pagriežieties pa labi, pa kreisi, sveiciniet citu. Un lai jums jauka nedēļa.